šodien valsts svētki ir, un es iedomājos, ka varētu atvērt tādu ciklu, kur mēs ik pa brīdim ar manu mammīti, kurai jau ir cienējamā vecumā, 29. gadā dzimusi, atvērt tādu ciklu. Viņa atcerās Liepājā vietas, kurās bija pavisam cita funkcija, kuras izskatījās pavisam savādāk. Pat labāk mēs sēžam kafejnīcā Upeli, Kurzemē. Mammiņa teiks, kas tad te kādreiz bija. Universāla veikalā Kurzeme. Es sēdu kafejnīciņā Kurzemē. Es viņu sauc par Kurzemes tramvajs. Bet es atceros no bērnības, apmēram no 38. gada jau nebija tā. Šeit bija liela ēka, tāda liela stikla logi, bija tāda stūros bija tāda apaļa stikla, un viņi sauc Armijas ekonomiskais veikals. Viss kaut ko varēja dabūt, preces un pārtiku. Vēl bija, tas bija apmēram kāds 42. gads. 1942. Jā, 42. gadā bija atbraukuši no Liepāju, un tad gāja pa kāpnēm augšā, un tad vēl pirka tur tāds, varēja dabūt, tad vēl nebija sabombardēts. Visādi tur mēs pirkam. Diegus varēja dabūt, un špics, senāk teica, špices, enzets. Enzets, tas no vācu valodas. Jā, Un kurā gadā sabombardēja Armijas ekonomisko veikalu? Tas bija, tad jau bija kāds, man liekas, ap 43. 1943. Tātad kara laiks. Visu nogrāva, visu nobombardē. Un tad tika uzcelt jaunu. Es atceros vēl, kad cēla, un mans vīrs, Raimonds Valks, vēl strādāja pa elektriķi te augšā, augšstāvē.